Kurš ir tavs mīļākais Oriflame aromāts? Nu, man viens no mīļākajiem ir Savu Fever Estatic, nu tāds ugunīgs. Paskat, arī dizainā tādas liesmiņas un paskat, kādos ugunīgos toņos ir korķītis. Nu, man ļoti, ļoti patīk. Kad es viņu pirmo reizi pamēģināju, bija februārs, Valentīna dienas laiks, un bija tā, ka man bija tieši jāiet ārā, un es uzpūtu, un tajā vēsajā, dzidrajā gaisā uzvējo šīs te siltās tādas jutekliskas, tādas ugunīgas notis un uzvējo viegli, bet tik izteiksmīgi un uzvējo, un es tik ieelpoju un eju tālāk, un ieelpoju un skrienu tālāk savās ikdienas gaitās. Es tiešām jutos tādas sievišķīgāk, tādas romantiskākas domas man uzreiz nāca prātā. Jā, man ļoti, 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 ļoti viņš patīk, un tāpēc arī tev gribu viņam pievērst uzmanību, un tā tad vispirms ieskanēsies sulīgs cidonijas, kas apvīsies ar vilinošu muskusu un vēl kopā ar tādu foršu koksni. Pēc tam atplauks krāšņi apelsīna ziedi, kas savīsies ar pikantu rozā pipariņu un arī ar lazdu riekstiem. Tātad ļoti, ļoti tāda interesanta buķete. Un savukārt siltie un patīkamie kanēļa un vaniļas šie te aromāti tiks bagātināti ar izteiksmīgiem vīrakas sveķiem, ar šo te dzintaraino piesātināto medaino aromātu. Un galvenā nots tātad ir vīrakas sveķi, kas tiek iegūti ar pirolīzes palīdzību, tad lielā karstumā, jo šis te bagātīgais dzintara aromāts atverās tikai lielā karstumā. Un tātad šeit ir juteklisks, spēcīgs, karsts, liesmains, jā, tātad ekstatika, tāda tā kā ekstāze. Nu, man ļoti, 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 ļoti patīk, un es katru reizi, kā uzpūšu, es tiešām tā izbaudu tā. Un tas tiešām rada, man rada arī tādu romantisku pieskaņu un tādu kaislīgāku, aktīvāku. Jā, brīnišķīgs smaržūdens ir arī vīrietim, tātad viņai un viņam. Man ļoti, 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 ļoti patīk šis. Tālūk.